Pirmais, ko mēs uzskatām, kas ir tas svarīgākais šādos kursos apskatīt, ir internets un stratēģija, vai, teiksim, kā veidot to stratēģiju. Es jau daudzām lietām daudz lietas aizskāru, kas ir svarīgas globāli, neskatoties atsevišķi, bet tik un tā ir, teiksim, svarīgi saprast kaut kādas tās galvenās lietas, jo tāpat tagad dzīvē ir visi gudrie, kuri raksta gudrās grāmatas par personīsko attīstību, ir mērķu nospraušana. Tieši tāpat tās ir internetā. Pats svarīgākais ir nospraust mērķis. Un pirmais, kā var nospraust mērķis, tas ir izveidot kaut kāds pētījums, kaut kāds analīzes. Jūs varat redzēt, cik reizes mēnesī meklē pasaulē kaut kādu konkrētu atslēgvārdu, cik reizes mēnesī meklē kaut kādā konkrētā valstī. Jūs varat redzēt, kāds klikšķi cenas varētu būt uz to atslēgvārdu. Jūs varat redzēt, kādā veidā ir pa mēnešiem tas attīstījies. Vai vēl labāk, ievadot, piemēram, Google tendences, jūs redzat, kādā veidā ir attīstījušies, piemēram, 1 vai 2 vai 3 iPhones. Cik reizes viņi ir meklēti, kuros mēnešos, kāda ir tagad tā tendence, kad ir bijis augstākais punkts. Tāpat tās varat jebkurā nišā, jūs to varat noskaidrot. Un tikai patiesi izprotot, kādi ir tie atslēgvārdi, kāds ir tās viņa tendences, jūs vienkārši varat saprast, iet tajā tirgā vai neiet, kādā veidā tur iet iekšā. Un tas ir, teiksim, tas pirmais punkts, kad saprast, teiksim, kādā veidā veikt to analīzi, veikt to izpēti. Ir ļoti daudz rīku pieejami internetā. Tā kā, viennozīmīgi tā izpēti ir svarīga sastāvdaļa. Nākamā lieta, kas ir tad kad ir veikta tā izpēti, ir mērķa definēšana. Un tā ir tāda viena no lielākajām problēmām, kad sarunās ar klientiem, mēs prasam, kādi ir konkrēti mērķi. Mums vajag SEO, mums vajag AdWords, mēs gribam būt pirmajā vietā. Bet nav nodefinēts konkrēts mērķis. Ja jūs atradīsiet pirmajā vietā, vai ja jūsu klients atradīsies pirmajā vietā, viņš jau iespējams, ka tur tikai 10 reizes to atslēgvārdu meklē. Līdz ar to biznesa no tā nekāds nesanāks. Ir jānosprauž konkrēti mērķi, vai tie ir jauni klienti, vai tās ir jaunas reģistrācijas, vai tas ir konversijas koeficients, vai tie ir pirkumi. Jebkas, ko jūs varat nodefinēt skaitliski, jums ir obligāti jābūt mērķiem. Un pats galvenais ir tas, ka es teikšu pilnīgi vienalga, kādi ir tie mērķi. Labāk ir, kad ir kaut kāds mērķis pilnīgi no gaisa izvilkts, pilnīgi nereāls, jo lielāks, jo labāks, nekā, ja nav vispār mērķis. Jo pie tā mēs arī atgriezīsimies par tiem pašiem mērķiem. Zīmols un stratēģija. Skatoties uz zīmolu, protams, ir svarīgi, teiksim, nospraust, kāds būs tā zīmola ētika, ja tā var teikt, vai dvēseli tam zīmolam. Bet es gribētu atkal atgriezties pie tā paša zero moment of truth, kad jūs saprotiet, ka šobrīd cilvēki jebkur var piekļūt un jebkur apskatīties par jums, ko citi saka, kādas ir citiem bijuši pieredzes ar jūsu produktu vai pakalpojumu. Un līdz ar to tad zīmols ir pilnīgi visā, pilnīgi jebkurā jūsu mārketinga aktivitātē ir zīmols. Un līdz ar to tā ir, teiksim, diezgan svarīga lieta. Un jums ir jāsaprot, kāds būs tas jūsu zīmols. Vai jūs būsiet tādi, kas iesiet uz mērķi, vai jūs būsiet tādi, varbūt, kas dalās ar informāciju, vai jūs būsiet tādi, kas teiksim, kaut ko dos arī bez maksas. Jums ir jāizdomā jau tas pašā sākumā, jo tas nodefinēs to jūsu zīmolu, un tas būs jebkurā mārketinga posmā arī pēc tam tiks izmantots. Nākamais, kad jūs esat nosprauduši tos mērķus, tikai tad jūs sākat domāt par to pašu mājaslapus un par to pašu dizainu. Jo atkarībā, ja jums ir, piemēram, mērķis, lai jums būtu pēc iespējas vairāk apmeklētāji, jums mājaslapas izskatīsies savādāk nekā tad, ja jūs gribēsiet, lai jums ir pēc iespējas vairāk daudz reģistrējās. Kad jūs gribat, tā saucamos līdus dabūt, jeb kontaktus vienkārši. Ja jūs gribēsiet atkal pirkumus, jūsu lapa atkal būs savādāk. Ir jāizdomā konkrēti. Ja jūs paskatieties, to pašu piemēru, ko es jau minēju, kad tos pašus apmeklējums, tas visdrīzāk ir kaut kāds portāls, kurā ir daudz saturs. Ja tās ir reģistrācijas, kad jūs gribat kontaktus dabūt, visdrīzāk jūs dosiet kaut ko bez maksas cilvēkiem, lai tikai viņi atstāja savu e-pastu, lai viņi tikai atstāja savu telefonu un vārdu uzvārdu. Ja jūs gribēsiet, lai viņš ir reāli jau nopērk to jūsu pakalpojumu, tad jūs orientēsiet tikai un vienīgi uz to pašu preci un pakalpojumu, un viss, kas jums būs lapā, jums būs tikai un vienīgi vērsts uz pārdošanu. Un līdz ar to tad tās divas no daudzajām lietām, kas mājaslapusē ir jābūt, jebkuram biznesam ir jābūt, tā saucamais USP, Unique Selling Proposition, un
jums ir jābūt kaut kam unikālam, ko jūs varat visās reklāmās likt iekšā, kas nav nevienam citam, kur jūs tiešām varat savā ziņā būvēt savu zīmolu. Jūs varat teikt, ka jums ir bezmaksas piegāde. Jūs varat, tā kā Chili Pizza, piemēram, es pat tagad no galvas neatceros, bet es zinu, ka viņiem bija laikam 49 vai 41 minūte, kad viņiem ir piegāde, ja ne viņi bez maksas, kaut kas tam līdzīgs, teiksim, cik es atceros. Lulupis, jā, Lulupis. Bet, nu, katrā gadījumā tas parāda to, ka kaut kādā veidā, un viņi to visur var likt iekšā visos tajās marketinga kampaņās, jo viņiem tas ir tas USP, viņi piedāvā to unikālo. Un tad ir, protams, jābūt ļoti skaidram nodefinētam tam mērķim, kā jau es minēju, un tad ir jābūt redzamai pogai, viņai ir jābūt tā, lai viņa ir, teiksim, tā visvilinošākajā vietā, lai cilvēku uz viņu gribētu spiest, un lai tad viņi arī, nu, piepild to nospraustu mērķi. Šeit ir tas, ko es teicu, pie kā atgriezīsimies, kad pie tās pašas mērķa nospraušanas. Vissvarīgākais un man liekas visforšākais internetā tas, kad visam var izsekot līdzi. Var klikšķiem izsekot līdzi, var izsekot, nu, viss kā cilvēki mīja darbojās ar jūsu mājaslapus. Un tajā pašā brīdī var reāli redzēt visu, ko jūs gribiet. Un ja jums ir nosprausts mērķis kaut kāds, piemēram, 10 pasūtījumi, 20 pasūtījumi, internetā jūs to brīnišķīgi redzam, no kur mārketinga kanāla atnāca tik pasūtījumi, no kur, nu, teiksim, vēl vairāk. Bet pēc tam, kad ir noslēdzies tas periods, kurā jūs esat nospraudis, ka jūs gribat sasniegt to vienu vai otru mērķi, jūs atkal mainat stratēģiju, jūs skatieties, vai tas nospraustais cipars viņš bija pareizs, vai viņš nebija pareizs, vai jums jāliek lielāks vai mazāks. Tā kā, nu, tas tāds, jebkurš uzņēmums ir nepārtraukti mainās. Paskatoties, teiksim, mājaslapus, nu, Latvijā, piemēram, Latelekoms, piemēram, mainās. Latelekoms ir vairākas reizes savu reģistrācijas formu mainījis. Viņiem sākumā bija tas noteikums tāds, ka jums jāiet mājaslapusē, jāveic reģistrācija, jūs saņemat 5 latu atlaidi. Pēc kādu laiku viņi izdomāja notestēt, kā būtu, ja mēs ieliksim iekšā, kad ir 2 varianti. 5 latu atlaidē ir garajai formai, kur bija kaut kādi 6-7 soļi. Un tad ir vienkārši vārds un telefons, vai vārds, telefons un e-pasts, un tur nav tie 5 latu atlaidi. Bet tad tie cilvēki, kas ir zvanu centrā, viņi zvan tiem cilvēkiem un tad noskaidro visus tos personas kodus, adresi un vispārējo un mēģina pa telefonu to visu noskaidrot. Testa rezultātā viņi saprata to, ka ir nekvalitatīvāks tas apmeklētāju plus, bet visdrīzāk divkāršojas, trīskāršojas vai pat pieskāršojas to cilvēku skaits, kas atstāja to savus kontaktus. Jo tā procedūra bija diezgan sarežģīta. Tur ir jāievada precīza adrese, tā adrese tiek noskanēta, uzreiz jau parādās, vai tur ir pieejams un kāda pakalpojuma tur ir pieejama. Tā ir nepārtrauktā stratēģijas maiņa. Ātrie kredīti tāpatās ir ļoti daudz uzņēmumu, kuri, teiksim, kad sāka tas saucamais sliders. Nu, daudz mēģina bez tā. Tie, kuri mēģina bez tā, viņiem daudz sliktāk iet nekā tiem, kuriem ir tas summas un dienas, kur var bīdīt. Tāpat tās reģistrācijas lauki, informācija, kas tiek prasīts, ir ļoti svarīgi, teiksim, tādās pašās kredīta iestādēs, lai uzreiz noskaidrotu, cik daudz, lai noskaidrotu to informāciju, pēc tam izvērtētu, vai dot vai nedot šim cilvēkam to kredītu. Bet atkal, cik mēs esam no ārsta skatījušies, tie reģistrācijas lauki sarūk. Un vienkārši skaidrs ir tas, ka, ja jūs iegūdat mārketingā 1000, 2, 5, 10 vai 20 tūkstoši, un ja jūs redzat, ka no tā pašas plūsmas jums atnāk, ja jums ir garā reģistrācijas forma, piemēram, 1000 jaunu klientu, bet ja jūs viņus samazinat un jums atnāk 2000, pilnīgi ar to, ka jūs paņemat kaut ko arī nekvalitatīvu, tik un tā, kopā sarēķinot, teorētiski sanāk vairāk. Un tāpēc nepārtraukti ir testēšana, nepārtraukti ir tā stratēģijas maiņa, nepārtraukti ir uzlabojumi. Un tas, ko jūs iztestējāt pirms 6 mēnešiem un nestrādā, tas nenozīmē, ka tas tagad nestrādās. Amazone, internetu veikals, kas ir Amerikā lielākais, un arī Eiropā viņš ir populārs, viņi 300 testus veic mēnesī. Nepārtraukti, lai skatītos, ko mainīt lapās, lielāks pulks, mazāks pulks, bet par to sīkāk arī pastāstīs. Tālāk, teiksim, tad, kad viss tās lietas ir nospraustas mājaslapusē un, teiksim tā, viss ir izanalizēts,
patiesībā pa vidu vēl ir tā saucamā apmeklētāja piesaiste. Un jums ir svarīgi, ļoti svarīgi tā paša satura stratēģija, jums ir svarīgi, kādu saturu jūs liksiet iekšā. Es rādīju iepriekš par tiem atslēgvārdiem. Izpētot atslēgvārdus, jūs ziniet, ko cilvēki meklē, kāda viņiem ir sāpe, kāda viņiem ir problēma. Uzrakstot rakstu, uzrakstot risinājumu un pieliekot blakām savu produktu, kas ir, vairāk vai mazāk, bet saistīts ar to pašu rakstu, jūs varat iegūt, ka cilvēks internetā sērfojot, internetu meklētājs fórums vēl kaut kur nokļūst jūsu lapā, izlas, viņam iespējams ar to pietiek. Bet tas ir tas zero moment of truth, ka tanī brīdī, kad tam cilvēkam ir tā vajadzība, viņš iet cauri 10, 20 dažādām lapām. Un ja jūs, teiksim, tas viena no lietām, kas jums ir ļoti svarīgi, ir saturs. Un tas nav tikai teksts, tās ir bildes, tas ir video, tās ir prezentācijas, tas ir audio. Tas, viennozīmīgi ir svarīgi, teiksim, tās lietas. Tāpat tās sociālajie mēdī, komunikācija, kādā veidā jūs komunicēsiet, vai jūs vispār komunicēsiet. Vai tas būs ar kaut kādu vienu vai otru mērķi, vai jūs, tas pats Telekoms minētais, viņi nodarbojās ar atbalsta dienestu, tādā pašā Twitterī, tādā pašā Facebookā. Es pats autonomā uzņēmumā, es biju Portugālē, un man 2 reizes novilka nost tos 300 eiro, kas man pa mašīnu bija jāmaksā. Un es nekur nevaru atrast ātrumā kontakts. Un pirmais, ko es atradu, bija Portugāļu Facebook lapu. Un es vienkārši ātri uzreiz viņiem sakopēju visu informāciju iekšā, uzrakstīju, kur es varu dabūt, ar ko man jāsazinās. Viņi man ļoti ātri palīdzēja tikt ar to visu galā, jo viņi saprot, ka tas sociālais ir, kad, varbūt tāds traks jaunieklis vai traks vecis vai vienalga, kad viņš ir iegājis internetā un sāks klaigāt par to, ka ir slikts pakalpojums, labāk ir ieguldīt no tās mārketinga komandas un atrisināt to problēmu. Un tāpēc sociālajie mediji arī ir ļoti svarīgi, lai saprastu. Vislabākais, kas ir skatīties, neizgudrot riteni no jauna, paskatīties, kā to dara konkurenti. Ja to nedara konkurenti, paskatīties, kā to dara ārzemēs. Tur noteikti tas ir apskatīts. Tā kā tas ir, teiksim, tas, ko mēs, tās svarīgās lietas, ko mēs uzskatām par to pašu internetu mārketinga stratēģiju. Tā patiesībā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Viņa ir tāda, ja tā var teikt, viena no neinteresantākajām lietām, jo jūs sēdiet pie papīra un jūs tagad nospraudēt kaut kādus mērķus vai kaut kādu vīziju, kas patiesībā jums varbūt, ko jūs patiesībā pat nepiepildīsiet vai pārpildīsiet. Bet tas ir ļoti svarīgi, ka domāšana ir jāpiesaist, un pēc tam jūs ikdienas darbības risināsies uz to mērķi, ko jūs esat nosprauduši.